Nu, lūk, beidzot tas brīdis ir klāt, daudzi jautā HD tehnika, šī gadījumā rekur Volvo fūrīte. Redzi, kas tev tas spīd? Incorrect AdBlue Consumption Speed Reduction. Tieši tā mīzeļi ir, nu, tā, nočupojušies, ko darīt? Nu, protams, avārijas režīms, audiņš nevar pabraukt. Nu, ko tu vari izdarīt tam Volvo? Protams, pieslēgties klāt. Mēs jau tagad taisam savu komplektāciju ar inteliģento diagnostiku. Šī gadījumā tas viss ir tā kā vēl tādā VIP režīmā, bet jau rekuri pieslēdzusies klāt iekārta, šeit pats boks, tātad HD launch sistēma, jau tagad vari sūtīt augšā, drīzumā viss ir uz vietas faktiski, un pamēģināsim, jo redz, kas ir katru diagnostiku mēs izstrādājam paši, sastrādājoties ar launch kompāniju. Tas ir ļoti svarīgi, saprot, tas nav tā kā tu vienkārši paņem no plaukta, out of the box, reku tev ir, jā. Nē, tas viss tiek testēts, šī gadījumā arī planšetē būs Rugged, biezā, jā, šitā gadījumā planšete ir vēl tā kā plānā, jā, bet lielā biezā planšete viss kā nākās, tur tās riktīgs un tās ķieģelis Rugged, jo šitā ir, nu, vienkāršākā planšete, tāpēc, ka šeit ir šobrīd tieši programmatūras izstrāde un viss tā lietiņa tā, lai tas viss ir oriģināls, protams, nekādas krutkas nav, viss nāk no tīra savoda, no launča, no ražotāja, jā, tā kā būtu viss augstākajā kvalitātē, augstākajā līmenī. Nu, un palaidīsim, piemēram, ko mēs varam palaist? Palaist varam kaut ko no šī te visa, jā. Paņemam lokālu diagnozes skaitu. Otrs moments arī ir, kad mēs ejam cauri ne tikai caur Winscan, bet caur kopējo visu stīklu un apstamies, kas mums tieši interesē. Piemēram, aizjām sadaļā HD, un pie HD attiecīgi mēs varam skatīties, kas te mums ir iekšā. Rekur, piemēram, Deutzis ir, jā, Detroit Diesel, Hyundai, jā, tātad ejam uz leju un pastīsimies, vai mums te ir mūsējs tieši interesējošais Volvo. Un skatāmies, kā viņš tur lamājas. Rekur ir Volvo CE, Volvo HD, redzi? Volvo HD, ejam iekšā, un te tu var redzēt, kādi modeļi, no kura gada Volvo HD funkcija, un laižam OK, connecting to Bluetooth system, tātad vienojās klāt, un kādi ir moduļi. Quick test, all actuation test and special functions, pasties, kāda te ir svīta ar visu kaut ko iekšā, ja? Vienkārši pilns. Bet labi, mums no visas sistēmas īstenībā interesē engine control module un ACM after treatment control module, tāpēc, ka šobrīd problēma ir uz paneļa mums, kas tur ir? Escaped. Karoči, mums ir problēmas tur check speed, read fault codes. Nu, kādas kļūdas sistēmā? SCR, performance, dosing failure, oil thermostat problem, NOx sensor problem, NOx sensor problem, NOx sensor, pilns ar NOx sensoriem, un te vēl viss kaut kas ir. Tas ir back, tātad tas mums ir, varam izdzēst šeit kļūdas loģiski, jā, aktuālos datus varam redzēt, un tad ir ACM, ejam iekšā ACM-ā, labi, read fault codes, lasam kodus ārā, reduce and pressure too high, reduce and pressure sensor first occurrence, reku redzi. Arī ir par čurūdeņiem. Tā, nu ko teikt, jāremontē, vai ne, teiks. Ir speciālās funkcijas, pasties, cik te daudz. SCR, freeze monitoring, rate, tad vēl NGA tank level, sensor kalvež, service reduction system, tātad te ir resets, starp citu iekšā visticamākais. Un tad tu visu to var šeit pārlādēt, redzi? Check nozzle volume, dosing test, priming test, tātad vesela svītra ar testiem. Un, kā saka, arī šādā veidā var izsist ārā viņu no limp modas. Tā kā jebkurā gadījumā, nu tā te darbojās viss, ja? Ja interesē, droši raksti WhatsAppā, tā tad obligāti tiks pie sava diagnostikas aprīkojuma HD tehnikai. Thanks for watching!